Mīlas viesulis. Maz ticams, ka viņa vēl ir dzīva. Es nespēju atmest cerību. Vai tad rīt nebija tava zvaigžņu stunda Frankfurtē ar biogrāfijas atklāšanu? Es izdomāju prezentāciju atcelt un pakavēties te mazliet. Nekādā gadījumā. Sabrīna, tev noraus galvu, ja neieradīsies uz grāmatas pirmizrādi. Droši vien tev ir taisnība. Nu labi. Bet, ja kas vajadzīgs, pietiek ar vienu zvanu. Aizmirsti. Tu te nekad nestrādāsi atbildīgā amatā. Bet, ja tik ļoti vēlies strādāt Firstenkofā, tad šobrīd mums trūkst istabeņu. Džo ir profinč, viņam svarīgs turnīrs. Ak, tāpēc viņš tik ļoti grib spēlēt pārī ar tevi, jo tu esi totālākā iesācēja un reizinēs trāpījusi pa bumbiņu. Vai tu gribi teikt, ka man nav talanta? Nē, es gribu teikt, ka tas Džo tēmē uz pavisam citiem taviem talantiem, un tie noteikti nav saistīti ar tenisa bumbiņām. Kas ir? Vai tev ir iebildumi, ka skūpstu tavu māsu? Nē, kāpēc? Jo tā izskatās. Sebastian izbeidz. Vai esi greizsirdīgs? Beidz. Tu esi greizsirdīgs. Tā taču nevar būt. Sofija ir tava māsa. Tu esi slims. Dženifera Nevrukla, Jans Hartmanis, Dirks Galuba, Dīdriks Adams, Mona Zēfrīda, Antje Hāgena Zepšauers, Nadīne Varmota, Kais Albrechts, Eriks Altenkovs, Johims Lečs, Melānija Vīgmane, Kristīne Baloga, Florians Štadlers, seriālā Mīlas viesulis. Tu esi traks? Kas tev tas par stulbām domām? Man ir acis pierē. Kas tur tik dīvains, ka dodos ar māsu pārgājienā? Tavi skatieni ir dīvaini. Tur ir vairāk kā tikai mīlestība pret māsu. Vai tu esi greizsirdīgs uz manu brāli? Vai vajadzētu? Beidz ākstīties, tas jau kļūst par traku. Man arī tā sāk likties pietiek. Mēs iesim pārgājienā, vai tu to gribi vai ne? Es vēlāk ar viņu parunāšu. Kas tev padomā, kurp dosies? Uz krūmiņiem, ja neiebilsti. Andrē, nāc ātri šurp, tev pieķērās. Izskatās pēc pamatīgi lielas zivs, balto pasaulīt. Dod man. Es taču teicu, tārpi ir vislabākie. Jēziņ, kas par makanu? Vai tagad tā ir mana vaina? Āķis dibenā, tas ir kā sliktā komēdijā. Paldies, draugs, tu man izglābi šo dienu. Ja tu atkal vari smieties, tad man tas bija to vērts. Tas nu dien bija jautrs priekšnesums. Man taču sāpēja.
Vai viņš vienmēr ir tik greizsirdīgs? Sebastians vienkārši baidās mani zaudēt. Man ir nauda, bet viņam tā vajadzīga, lai izdzīvotu. Viss kārtībā? Ko mēs tik sliktu darām? Māsa kopā ar brāli iet pārgājienā. Ne vairāk un ne mazāk. Tieši tā. Nevajag. Neļauj viņam sabojāt labo noskaņojumu. Es tik ļoti gaidīju mūsu pārgājienu. Es arī. Tad nāc. Lūdzu, te ir reģistratūra. Paldies. Pateicos. Paldies jums. Sveiks, Maksi. Simon, prieks tev redzēt. Te daudz kas ir mainījies. Patiesi lieliski. Simon. Werner. Pirms nepilnas mūžības arī tu te dzīvoji un strādāji. Jā. Vienīgi atkal redzēšanās iemesls nav pārāk patīkams. Tomēr labi, ka atbrauci. Es aizvien nespēju aptvert. Neviens no mums vēl nav aptvērs. Vai tiešām nav nekādas cerības? Aiznesiet mantas uz manu dzīvokli. Vai arī tu labāk vēlies apmesties viesnumurā? Nē, nevajag, būs jau labi. Austrālijas vēstniecībā atsūtīja ziņu. Un? Nāc. Iesim augšā. Tu noteikti gribēsi attiekties pēc tālā ceļa. Paldies. Izpilddirektoru kungam noteikti nebūs iebildumu. Nespēju aptvert, kā viņi pret mani izturas, tikai tāpēc, ka man mugurā formas darbs. Un tev tas labi piestāv? Nevajag. Kas ar tavu māsu un Niklašu tālu? Es nevarēju viņu atrunāt no pārgājiena. Tik daudz par tēmu, cik superīgi tu visu kontrolē. Sāc kaut ko darīt lietas labā. Klausos, mans ģenerāli. Turklāt tu varētu izvilkt no māsas fonda pāris tūkstošus. Es apskatīju personālam domātās istabas šausmas. Mēbeles visas var izmest mēslēmē. Madām vēlas luksus numuru. Paklausies, es šo pazemojošo darbu pieņēmu tikai tāpēc, lai paliktu viesnīcā un piecirstu Niklasam. Un man nav ne mazākās patikas kleknēt smirdīgā caurumā. Pietika, ka katru dienu jāvalkāš tās stulbās lupatas. Manuprāt, tu izskaties diezgan seksīgi. Ļoti smieklīgi. Hei, man ir vajadzīgas jaunas mēbeles. Pie fonda naudas es tieku tikai terapijas vajadzībām. Tu man apsoli, ka dalīsies ar mani tajā naudā. Ja esi vīrietis, tad arī turi doto vārdu. Tā izmē nudien ir viss, bet tik skaisti šampiņoni aug tikai šeit. Esi droša, ka tas ir pļāvu šampiņons? Noteikti. Tā varētu būt arī ļoti indīgās zaļā mušmira. Nē, tas ir šampiņons. Es pajokoju. Liec iekšā, droši var ēst. Vispirms sacepot. Kas gan tu par brāli, jau tu man iekosties indīgā sēne? Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu pazīsti sēnes un es vēl būšu vajadzīgs. Nebūsi, jo es apēdīšu visas viena pati. Tu nemaz nezini, kā sēnes jāgatavo. Skaidrs, ka zinu. Kurš te ir zvaigžņu pavārs? Atdod man. Kas man par to būs? Šķiet, ka mums laiks doties mājās. Es ceru, ka zinu, uz kuru pusi jāiet. Nav ne jausmas. Vareni. Nekādu orientīru, ne mobilo zonas, un arī saules nav. Vai tu redzi to? Namiņš? Jā. Man šķiet, ka tas varētu būt viens no Firstenhofas romantiskajiem namiņiem. Varbūt tur atradīsim karti. Jā, vai arī būs zona? Iespējams, ka tu esi lielisks nāriņu glābējs. Bet kā pavadonim kalnos, tev vēl nāksies patrenēties. Es pirmā. Redzēsim.